Maijs ir melanomas modrības mēnesis, tāpēc dosimies pārbaudīt dzimumzīmes. Sievietes veselības kods kopā ar doktora Mauriņa klīniku. Dzimumzīmes, ja tās ir izvirzītas uz āru, paliek vairāk vai maina krāsu, ieteicams pārbaudīt reizi gadā. Arī grūtniecība var izmainīt dzimumzīmju izskatu, tādēļ kopā ar 2 bērnu māmiņu Gunu dodamies uz doktora Mauriņa klīniku pie dermatologa uzzināt, kā vispareizāk šādā situācijā rīkoties. Tad tas, ko es ievēroju, kad pēc grūtniecībām abām man dzimumzīme izmainījās. Tā kļuva gaišākas krāsas ar tādiem kā veidojumiem, uzkalniņiem, varētu pat teikt, kā uzburbumiem, kaut kas ļoti līdzīgs tāds tiešām scēnas veidojumam. Un tas, ko es ievēroju, kad viņa ir palikusi arī lielāka, fiziski lielāka šī dzimumzīme. Labi, man būtu jāapskata viņa dermatoskopiski, lai tad es varētu saprast, vēl ko pateikt vairāk par viņu. Dermatoskopiski šī dzimumzīme izskatās absolūti labdabīga, un es neredzu nekādas atipijas pazīmes šai dzimumzīmē, kas man varētu nepatikt ilgtermiņā. Tas, kāpēc viņa ir mainījusi formu vai krāsu, tas ir atkarīgs no dažādiem iemesliem. Viens no tiem, protams, var būt grūtniecība. Grūtniecībā šī hormonālā sistēma ir nestabilāka, kā rezultātā dzimumzīmes var mainīt savu krāsu vai formu, bet tam nebūtu jābūt ļoti izteikti. Lai gan dzimumzīme ir labdabīga, dermatoloģi tomēr iesaka uz tās izmaiņām reaģēt. Kā es jau teicu, dermatoskopiski nekādas atipijas pazīmes es neredzu, bet ja tomēr viņa aug lielāka, tad viens no opcijām tomēr mēs varētu apdomāt par viņas likvidāciju. Šajā situācijā tā kā šī dzimumzīme ir pigmentēta un viņa ir pigmentācija, tad es noteikti rekomendētu veikt ķirurģisku izņemšanu. Nevis noņemt viņu, piemēram, ar lāzeru, jo šajā situācijā, ja noņemtu ar lāzeru šo veidojumu, tad būtu visbiežāk augsts dzimumzīmes atgriešanās risks, ja prekurenta dzimumzīme var veidoties ar asimetrisku pigmentāciju. Un otrām kārtām mums ļoti vērtīgi būtu iegūt arī histoloģisku atzinumu. Šajā situācijā es ieteiktu ķirurģiskā ceļā viņu izņemt. Mēs nesagaidām neko sliktu šajā dzimumzīmē, bet tas gan estētiski uzlabos izskatu jūsu sejai, gan arī teorētiski mums būs arī histoloģisks apstiprinājums, ka tur ir viss kārtībā. Pie dermatologa ieteicams doties jau pašā grūtniecības sākumā. Dermatologs spētu izvērtēt jebkuras ādas izmaiņas, jo, kā jau es teicu iepriekš, ka proporcionāli ir jāsaprot, ka dzimumzīmes uz vēdera, augot arī bērniņam, augs lielākas. Un, lai mēs spētu izvērtēt, vai šī dzimumzīme nav ļaundabīga vai ir kāds process, es tiešām ieteiktu, ka kuras jaunās māmiņas apmeklētu gan pirms dzemdībām, gan arī pēc dzemdībām dermatologu. Klasiski ir iesakāms jebkuram cilvēkam reizi gadā apmeklēt speciālistu, lai izvērtētu dzimumzīmju dabu. Un lemtu par attiecīgo ārstēšanas metodi vai kontrolas metodi. Jā, un kādēļ mums ir svarīgi sekot līdzi dzimumzīmēm un dzimumzīmju izmaiņām? Melanoma, viens no agresīvākajiem ādas audzējiem, sākotnēji var izskatīties kā dzimumzīme, un mēs ar neapbruņotu aci pat nevaram izvērtēt šīs minimālās izmaiņas. Tāpēc mums būtu pēc iespējas ātrāk jāsaprot, vai kāda no šīm dzimumzīmēm ir ar kādu ļaundabīgu potenciālu, lai mēs varam agrīni rīkoties un praktiski glābt dzīvību šādā veidā. Arī Guna neriskē ar varbūtībām un izlēma par labu dzimumzīmes ķirurģiskai noņemšanai. Ādas veidojumu likvidēšanas metodas ir dažādas, un pēc konsultācijas tieši ārsts ir tas, kurš izvēlas, kuru metodi pielietot. Pirms lielu un dziļu veidojumu lāzeru likvidācijas, protams, tiek veikta lokāla atsāpināšana, procedūra nav ilga un jau pēc pusstundas tajā pašā dienā var doties mājās. Esmu tikko pēc operācijas, esmu gandarīta un priecīga beidzot atvadīties arī no sava ādas veidojuma un aicinu visas mammas un sievietes domāt arī par savu skaistumu un veselību un par to, lai mēs visas jūtamies labi un brīnišķīgi savā ādā.